Šodien ir plāns nobraukt aptuveni 100 km ar riteni. Iepriekš lielākais esmu nobraucis aptuveni 50 km, tā kā es pat nezinu, vai man tas būs pa spēkam. Ārā ir diezgan augsts un, es teiktu, nepatīkams vējš, un ņemot vērā, ka es braukšu no Ventspils līdz Sīkragam, vismaz cik apskatījos kartē, tad varētu nebūt pārāk silti un patīkami. Pietiekami daudz domas jau šausta mani, varbūt nevajadzētu braukt un tā tālāk, tāpēc laikam ir īstais brīdis doties. Es pilnīgi noteikti neesmu pārliecināts par to, ka nobraukšu iecerētos 100 km. To ļoti labi saka priekšā dažādie jautājumi, kas maisās galvā. Es biju uzlicis to savu kā mērķi. Domāju to izdarīt vasarā, bet tagad ir priekšā nedēļa atvaļinājuma. Varbūt šobrīd ir īstais brīdis, kad to darīt. Noteikti nav siltākais vējš. Es esmu nobraucis aptuveni tikai 5 km. Labi, kad ir papildus drēbes līdzi, jo pēc 100 es noteikti tā nosauku. Jā, tas vējš man ļoti jau nepatīk. Piebrauc pie Bušnieka ezera, kamēr pārģērbos un diezgan augsti. Labi, ka man ir vismaz arī pārtiks sagatavot un ūdens. Es domāju, ka pietiekami daudz. Tagad jācenšas pēc iespējas vairāk nobraukt. Vieglāk ir aizbraukt 10 km atpakaļ nekā 25, 30 vai vēl vairāk. Un jo vairāk es būšu nobraucis, jo loģiskāks būs variants nobraukt līdz galam, ieplānot un tad braukt atpakaļ. Tāņa tas tagad ir 11 un 32 minūtes. Es izbraucu apmēram 12, varbūt 15 pāri. Sākās arī vecais asfalts. Es nezināju, kāds te segums, es tik tālu pa šo pusi neesmu braucis. Es nezinu, cik es esmu nobraucis, nav nejausams 10, varbūt vairāk nedaudz no sākuma. Kājas jau ir nogurušas, bet tad minās, vējš ir jūtams augsts, bet vismaz pašam ir silti. Tā kā liekas, pēdām varbūt nav īpaši komfortabli. Pozitīvi ir tas, ka šeit braukā diezgan maz mašīnas, vismaz šodien. Es teiktu, ka es esmu nobraucis ap 20 km. Tas ir tīri ok, bet ņemot vērā, ka vēl priekšā ir 80, tā aptuveni varētu būt. Tad, tā ir tikai priekš tādēļ. Jūtos jau labi, vairākus kilometrus. Es pieļauju, ka visticamāk tāpēc, ka nomainījās segums atkal un šeit ir daudz gludāks asfalts. Uzspīdēja saule. Šodien īstenībā pēc prognozes, un vismaz cik vakar skatījos, rādīja, ka vajadzētu būt saulē. Tas, protams, iedod tādu papildus siltumiņu. 30 km noteikti ir. Es teiktu, varbūt 35. Tas ir diezgan labi. Man tā šķiet, vismaz tādā ziņā, ka daudz vairs nav līdz pusceļam, un tad jau vairs nekas cits neatliks, kā braukt atpakaļ. Tikko paskatījos telefonā, pašam tā likās, ka es esmu tuvāk, bet izrādās, ka man nav jābrauc no šī brīža apmēram 11 km līdz Sīkragam. Bet, visticamāk, ka es iekšā tur nebraukšu, mērķis man bija nobraukt 100, tā kā 50 būs. Visticamāk nebraucot iekšā, bet paliekot uz šoseis. Kājas ir diezgan nogurušas īstenībā. Tam vajadzētu būt pusceļam. Paņemšu pauzīti, pirms turpināšu tālāk. Jāuzkožu maizīti. Pa ceļam es arī ēdu. Tur parasti vienkārši batoniņus, kādus nopirku muslī vai kaut ko tam līdzīgu. Laikam 2 apēdu vai 3 un 2 banānus. Protams, arī ūdens. Lai arī otrajā pusē ir spēks un lai kaut kur nav nepazūd enerģija. Labāk, tā kā es saprotu, ir uzņemt pārtiku un pilnīgi noteikti ir jādzer ūdens. Nokāpjot no riteņa un pastaigājot, ir tiešām patīkamāk. Pēdas uzreiz sasilst, jo braucot viņas praktiski nekustās. Tagad 1 un 44 minūtes.
Nu tā, pauzīt beigusies. Ūdens pārliec. Pārvelk arī dažas drēbes no šejienes. Tātad Ventspils 57, bet pēc telefona, cik skatījos arī tagad līdz sākuma punktam 51 km. Tā kā turp apakaļ būs apmēram 102. Jautājums, cik tas precīzi, es domāju, ka diezgan. Var just, ka tik daudz vienā piegājienā es vēl neesmu nobraucis. Forši, ka tiešām saulīt tagad spīd. Forši vieta. Vēl 41 km, bet labi, man nav tik tālu. Man laikam kādi 35, varbūt nedaudz vairāk. Uz šo brīdi gribās tikai ātrāk tikt galā. Bet tā jauda ir tik, cik viņi ir. Pēdējās ūdens pudeles arī palikušas. Tā kā jāmauc. Labs. Pēdējais nogrieziens palicis. Ir sotaks pievarēts. Forši. Pats grūtākais laikam bija pats sākums. Es jūtos salīdzinoši augsti. Labi, ka bija līdzi papildus vēl drēbes. Pats vieglākais laikam bija izdomāt braukt 100 km ar riteni šodien. Pats nepatīkamākais, visticamāk, ka tie bija pēdējie aptuveni 10 km, kad augšstilbi teica, ka jau pietiek. Patīkamākais bija izbaudīt to braucienu. Ja izņem varbūt sākumu un pašas beigas, tad tiešām man patika. Saule, ja nebūtu vējš, vispār ideāli. Un, protams, tas, ka izpildīju to, ko vēlējos, to, ko bija iecerējis.